tiešām puķītis skaisti no bērniem. Ko dari? Lasi zariņas, jā? Nekāp uz tām narcisītes tās ir, flowers, jā. Jā, Nekas. Šitāds puķītis man ir. Un dāvaniņa no bērniem. Šodien ļoti skaisti pavasara diena. Nātrīt sagriezīsim uz upiņai. Man princese man palīdz, jā? Pirms tētis nokļauj var salasīt nātris uz upai. Un tētis ar dēlu cīnās. Varētu arku. Sveiki, mīļie! Esam dārzā. Ir nākošā nedēļa un mēs esam gan zemenes, jā, kā jau es iepriekš teicu. Zemenes esam pārstādījuši pabērniņus, gan arī tagad laistam zemenes. Tā kā redziet, mēs teiz pārstādījām. Zemenes laistām un puslauks ir uzarts. Vīrietis ir strādājis. Sieviete ir visas nezāles izrāvusi, izmetusi, tur mums krājās tajā komposta kaudzē tur, pie ķirbiem un kabačiem nākotnes. Nu un šeit to visu pastrādāju es, visus tos nedarbus. Un Armands aplēst. Tā mēs uz maiņām darām nedarbus. Ko? Un ērkšķo krūms, jā, mums nozakts. Jāņogs ir nozakts un ērkšķogs mums tur ir, jā, vēl vajadzēja izravēt. Bet tur mēs nākošreiz, ja mēs liksim šeit 2 siltumnīcas, mums jau nav gana. Un šitās skābens mums vajag ierobežot viņas īriņu. Lai viņas neaug nekur tālāk. Ūdens tek. Tas skaisti. Nolūzs viens ir. Lapiņa reku. Tas nekas. Te jau mums siltumnīca tur ir. Te būs 2, te būs tomātiem. Saulītē. Nu jā, kā jau es teicu, ka tas koks mēs esam pabīdījuši malā, bet mums jāizdomā, kā sazāģēt. Vajag zāģi dabūt. Kuram ir kāds zāģis, tad tūmā varat mums aizdot. Rakstiet, ja jums ir pieejams zāģis un laba sirds iedot uz pastrādāt. Ja tev nav ikdienā vajadzīgs zāģis, tad tas nav jēdzīgi pirkt. Ko? labi. Ļoti labi ir aplaistīts. Šeit vēl. Un te pie siltumnīca arī ir vaga un rabarberi. Jā. Nu, kā jau es teicu, mīļie, mums ļoti patīk dārzā, un tas mums dod enerģiju, vaigi, mums ir sārti un enerģijas spēks. Un cerot vitamīnus, mums ir spēks pa dārzu. Bez tā jau nekā. Tas tāds dzīvesveids, aktīvais. Nē, tur tie ķipoki. Pārāk daudz tur. Nu, un senāk tā, kad mēs esam uzsākuši šogad nopietnāk darboties un gribam
gribam gan pārdošanai atstāt kaut ko un arī sev sakonservēt. Mācīšos receptes, ja jums ir kāda recepte, dodiet man kādu labu padomu, jo es esmu iesācēju šajā jomā. Un agrā jaunībā tas tikai tika kaut cik darīts, bet tagad ir viss piemirsies. Un arī, protams, ir savādākas iespējas. Ja iespējams nopēt arī tādu speciālu katlu, kurā tu ieliec un tev nav ar temperatūru jāuztrauc uz laiku. Un jā. Tā kā mācīsimies apgūt jaunas prasmes, to mēs dzīvē visu laiku darām. Un tas mums tiešām dod šo dzīves prieku un gandarījumu darīt lietas pareizi un dot labumu sabiedrībai un sev. Paldies jums, ka skatījāties. Tikšanos jau nākamnedēļ. Lai Dievs jūs svētī!